Čau! Nu ko, šodien video par maniem tukšiem trauciņiem. Iepriekšējais bija raksts par šo tēmu, un pie raksta bija komentāri, ka vēlētos redzēt video formātu. Tad, nu lūk, šodien es to daru video formātā. Noteikti būs arī rakstiskais, jo tad es varēšu salikt savus krustiņus un ķeksīšus, ko nē, jā, un kas man patīk, nē, jo video es varu vienkārši pastāstīt, bet aprakstā var tā īsi un konkrēti. Es jau pirms tam nedaudz sadalīju tukšos produktus pa tādām tā kā čupiņām, un es sākšu ar tiem, kuri nāk no Drogas. Nu, ne tikai no Drogas, bet mass market plaša patēriņa kosmētikas klāsta. Un sākšu es ar L'Oreal Studio Line Holding Gloss matu laku, kas ir viena no matu lakām, kura manā koferī ir diezgan regulāri matu somā. Kad es veidoju klientiem matu sakārtojumus un sev veidoju lokas vai kaut ko tādu, šī matu laka man dara labu, kad es strādāju. Ir gan fiksācija, gan neliels spīdums. Mats ir dzīvīgs un foršs. Tātad par to ceniņu, kādu mēs varam viņu iegādāties veikalā, šis ir burvīgs produkts. Plus vēl ļoti patīkams un maigs aromāts. Tā kā šim es saku thumbs up. Nākamais no šī te Drogas klāsta būs Aussie Miracle Moist šampuns. Un ļoti patīkams aromāts šim produktam ir. Jā, nekas vēl joprojām nav mainījies. Mitrināšanā priekš Drogas, kāpēc es tos Drogas noniecinu? Nu, nē, no Drogām nav nevainas. Vārds sakot, šis te ir pasaulē jau diezgan labi zināms zīmoliņš, un ļoti daudz izmanto šīs te kosmētikas produktus, un es noteikti iesaku jums arī kaut ko pamēģināt. Es matiem vienmēr izvēlos mitrināšanu, nogludināšanu, barošanu, viss, kas ir bojātiem matiem, jo man tomēr bija krāsoti. Tagad jau es varu nedaudz tā pievērt acis uz to, bet mitrināšana nekad nenāk par ļaunu. Tātad šis būs Aussie Miracle Moist šampuns, kuru noteikti varat izmēģināt. Konkrēti var ne šo, bet no šīs līnijas produktam noteikti varat pievērst uzmanību. Tā. Produkts, kuru es varētu teikt, ka nav vērts apspriest, jo es viņu nesapratu, ir tāds tā kā treatments. Latviešu valodā šis vārds būtu kā treat, kopt. Garnier Fructis Force Ultimate Treatment for Hair. Šis te ir augšanu veicinošs tāds tā kā serums, matu šķidrums. Nu, es neredzēju, neizauga man nekādas tur princeses cienīgas cirtes. To, kā viņu jāieklāj ir matos pa celiņiem un jāiemasē, to visu es darīju, lietoju regulāri, nekādu atkāpju, cerēju uz rezultātiem, bet neskaitot to, kā man pilna galva bija pieliet ar ķīmiju, neko citu neredzēju. Ja kādam ir cits viedoklis par šo, lūdzu dalieties komentāros, jo tas ir mans viena cilvēka viedoklis par šo te. Es viņu negribu pavisam noniecināt, bet manā gadījumā neskaitot to, ka es kaut kādu šķidrumu iesmērēju savā galvas ādā, neko citu es neredzēju un nesajūtu. Tātad par šo es saku nē. Izskatās, ka man tagad pēc kārtas nāk vairāki nē, bet tas nav tā apzināti. Bet, diemžēl, tā ir sakārtojies. Nākamais ir L'Oreal Perfection serums. Serums jau vispār ir tāds tā kā pirmais produktiņš zem kremiņa, kurš intensīvāk kopja tavu ādu. Tad, nu lūk, šim ir ļoti intensīvs aromāts, gandrīz kā smaržām, un man viņš ir pār spēcīgi, un iespējams tas arī manai zemapziņai nodod šos te impulsus, ka man ir sajūta, ka es ārkārtīgi lielu ķīmiju krāmēju uz savas sejas ādas, tāpēc šis produkts pat nav izlietots, bet es no viņa atvados. Mana emocionālais stāvoklis mans neļauj viņu lietot tālāk. Sorry. Par šo man ir neitrāls viedoklis, micelārais ūdens, bez parabēniem, bez alkohola, hipoalergēns. Nu jāsaka, kā viss kā nākas, lai viņu ikdienā lietotu, attīrītu sejas ādu un noteikti
super liels pluss šim produktam ir ārkārtīgi lielais iepakums, kas ļoti ilgi iet, un arī pateicīgā cena, tā kā noteikti uz Miksu var skatīties. Miksai viņi ir vairāki varianti, nav tikai viens, tā kā jūs varat izvēlēties sev piemērotāko. Labi, tā padzērām, turpinam. Evelīna Slim Extreme 3D. Evelīna produkts, šis man ir 3. pēc kārtas, visi pret celulīta. Pirmais bija ar sildošo efektu, 2. bija ar cooling efektu, tas ir šis. Un tagad 3. man ir atkal ar sildošo. Man tomēr vairāk patīk siltums kā vēsums. Kam šie produkti ir domāti? Pret celulītu. Vai to var apkarot ar produktiem? Nē, nevar vispār nekā, un to saka un atzīst dermatologi, tā kā nav tā, ka jūs tagad kā krēmu, bet sviestu smērēsiet visu laiku ķermeņu un priecāsies par rezultātiem. Šos produktus es lietoju kāpēc? Tāpēc, ka es regulāri apmeklēju sporta zāli, un sporta zālē organisms uzsilst, sāk pats iekšēji darboties un dedzināt tauciņus un sliktās visas vielas un tā tālāk. Un tad es vēl pēc sporta zāles uzklājot pēc duša šo te krēmu, varu šo te efektu paildzināt. Tātad pēc sporta zāles krems pilda sporta zāles funkcijas, paildzinot šo te procesu. Āda man ir gludāka un tvirtāka, ne tikai pateicoties sporta zālē, bet arī šis draugs palīdz nedaudz darbiņu uzlabot. Tā kā viens pašs šos produktus neredzu jēga lietot, jo, ja jūs neejat uz sporta zāli vai fiziski nedarbojaties, tad nē. Ja darbojaties, tad šis būs superīgs palīgs un bonusiņš visam tam, ko jūs darat. Produkts, kurš ir tukšs, bet par kuru es nedrīkst patiesībā nemaz runāt, jo šo produktu ir jālieto vismaz 3 mēnešus, 2 reizes dienā no rīta un vakarā. Un tad šis produktiņš sola striju izzušanu, palīdz samazināties rētām, tātad es vēl palasīšu, izlabo nevienmērīgu ādas toni, aptur vai uzlabo, precīzāk, aiztur ādas novecošanu un palīdz dehidrētai, tātad mitrumu zudušai ādai, atgūt mitrumu. Eļļa, kā eļļa, ja viņu nelieto tātad noteikto laiku. Es šajā pudelītes laikā, kas ir noteikti nedaudz vairāk, varbūt kā mēnesis, lietojot uz konkrētām zonām, nevis uz visu ķermeņu, neskaitot eļļas, parastās īpašības nekādi īpaši rezultāti nesajūt, tāpēc es nesaku, ka nav derīgs, jo es nepildīju noteikumus, kurus prasa šis te produkts. Tāpēc bieži vien neaizmirstiet to, ka jūs lietojat kādu produktu, papētiet, kā viņš ir pareizi jālieto, cik ilgi, lai būtu rezultāti. Tātad šim ir vajadzīgi vismaz 3 mēneši, vismaz, nevis 3 mēneši, bet vismaz 3 mēneši. Tāpēc bioēls skaitās pasaulē viens no ļoti aprunātākajiem produktiem, nevis sliktā, bet labā ziņā. Es esmu šī iemesla dēļ to paprovējusi, bet viedoklis man ir neitrāls. Labi tā, es tiku galā ar tiem mass market produktiem. Tagad es došos tālāk pie dažādu zīmoliņu produktiem. Es patreiz skatos uz, piemēram, Lush Cup of Coffee, kurš ir bijis viens no maniem mīļākajiem skrubīšiem, bet tas ir ne tikai skrubis, bet arī maska. Diemžēl Lush Latvijā vairs nav. Bija un aizbija, bet ja jūs esat kaut kur ir Lush pieejams, manuprāt, pat Lush sūta. Bet es negribu samaloties, to jums pašiem jāpapēta. Fantastiski. Man kā kafijas mīļotājiem aromāts. Ļoti patīk. Un es vienmēr izmantoju kā masku, uzliku no sākuma, pastaigāju ar masku, pēc tam ar skrubīti un liku krēmus un vispārēj. Jo kofīns jau ko dara, arī uzlabo ādas asinsrītī, cirkulāciju, visu Kofīns varbūt mums sirsniņies liek baigi strauji arī darboties, bet viņš arī liek straujāk darboties visam pāriem, tātad visiem procesiņiem. Noteikti visiem, kam patīk kafijas aromāts un kam patīk kafija, jā. Saku jā. Tagad man ir 2 draugi no Rituals. Vienas ir putiņas dušas, ārkārtīgi ērti. No sākuma ir gēls, kurš kļūst par putām.
Šāds mazs iepakojums iet diezgan ilgi. Šos mazos iepakojumus es lieku sporta somā un ņemu uz sporta sali līdzi. Ļoti patīk. Un vispār rituāls ir fantastiski. Tā kā, jā! Otrs produkts ir Rituals of Sakura. Šis te man ir ķermeņa skrubis. Liels bundulis. Aizgāja nebūtībā. Ļoti ātri. Jo tas aromāts. Nu, ir spā sajūta. Ir ļoti liela spā sajūta mājās, darbojoties ar šiem te produktiem. Produkts, no kura es neredzēju nekādu jēgu, neskaitot to slavu pasaulē. Krems kā krems, lai piedod visi, kas viņu mīl un dievina. Man nevajag braukt uz Londonu, lai viņu iegūtu vai kaut kā tā, jo viss cits, kas man ir, bāzes un tā tālāk, strādā tieši tikpat labi kā šis produkts. Paldies par uzmanību. Varbūt kādreiz tiks atkārtots pirkums, jo slikts viņš nav, bet noteikti ne tāpēc, lai brauktu uz citu pasaules malu, lai to varētu izmēģināt. Toties uz otru pasaules malu es noteikti dotos, ja man būtu ļoti sausa āda. Kīls ir pieejams pie mums Stokmanā, un drīz jau ceru, ka būs arī veikals, jo tiek meklēti darbinieki. Tā kā, ja gadījumā vēlies darboties Kīls, tad vari pieteikties. Viņiem Facebook lapā var atrast visu nepieciešamo informāciju. Bet par šo te krēmu, ko es vēlējos teikt, ja ir ļoti sausa āda, ja āda ir pat pilnīgi jūtīga, apsārtusi, tāda tā kā nedaudz jau plaisājoša, super biezs, tā kā sviests, bet nevis mīksts sviests, bet diezgan paciests sviests, klājās uz sejas, varbūt sākumā pagrūti, bet tas rezultāts tā kāds. Noteikti šis podiņš ir vērts ik viena centa ziemas periodā tiem, kam ir sausa, plēkšņaina āda vai vispār kaut kā ir grūti dzīvot. Es noteikti viņu iegādāšos atkal atkārtoti, jo rezultāti ir fantastiski. It sevišķi man uz vaigiem, kur ir sausāk āda. Mīļiņš! Un te mums ir viena bioenzīmu sejas maska, mitrinoša no Talikas. Šīs te maskas ir fantastiskas brīžos, kad āda ir sagurus, kad pats esi saguris, kad jūties netik forši kā vienmēr gribētos, vai ir kāds pasākums paredzēts, kur tev ir jāizskatās svaigi, labi, lieliski. Un tad šīs te sejas maskas nāk par palīgiem tiešām ļoti labi. Un jāsaka, ka šo masku var izmantot nevis vienreiz, bet arī 2 vai pat 3 reizes, jo ko mēs darām? Uzliekam, ļaujam visam iedarboties, viņi kļūst sausāka, pažūst, mēs viņu smuki noņemam, salokam un ieliekam apakaļ šeit iekšā, jo apakšā vēl ir diezgan daudz šī te enzīmu masa, kura ir tā, kas nodod arī to ādai, to visu efektiņu, tad mēs varam ielikt leduskapī un pēc brītiņa neturot, protams, mēnešiem, bet pēc dažām dienām atkārtot izmantot vēlreiz. Tā kā es viņai saku, jā, man ļoti patīk. Es esmu izmēģinājuši dažādas, varbūt nevar izcelt vienu saulītē, bet kopumā viņas visas ir ļoti foršas. Tātad pēdējais no šiem te kremiem mums ir Anti-Age pret novecošanas krems no Eisenberg. Kāda burvīga ir šim kremam? Šo krēmu jālieto uz sejas, uz kakla un uz dekoltē. Tas ir viens. Neaizmirstam nekad par kaklu un dekoltē. Es cenšos to vienmēr atkārtot, bet šī āda noveco tāpatās kā seja. Ja mēs uz sejas visu laiku kopjam, vienā brīdī būs seja un kakls, 2 dažādas pasaules, tāpēc visu kopā kopjam. Fantastisks krems, ļoti patīkams tekstūras, nepārāk viegls, ka nejūt, nepārāk trekns, perfekti ikdienai, lieto no rīta vakarā. Un pats interesantākais, ka sastāvā tādas mazas sarkanas kapsuliņas, kuras sajaucās ar krēma pamatu tikai tad, kad mēs uzklājam uz sejas ādas un masēm, tad viņas pārsprāgst un visas šīs aktīvās vielas sajaucās krēmu un ir maksimālā savā labumā tieši tad, kad jūs jau uzklājat sevi uz sejas. Dārgs krēms. Noteikti nav vērts viņu lietot meitenēm, kurās ir jaunākas par 25 gadiem, bet viņi noteikti novērtēs dāmas, kuras ir noteikti virs 30.
Sākušu ar solāriju krēmu Hot Toddy. Iet miskastē, jo es neju uz solāriju. Bet, ja jūs apmeklējat solāriju, tad noteikti atļaušos ieteikt sirsnīgi un no visas sirds izmantot cauļošanās krēmus. Neobligāti šo, šis ir pēc tam ar asumiņu, jo asumiņš atkal uzlabo asins cirkulāciju un palīdz iedegumam ilgāk turēties un nonākt dziļākos slāņos. Bet svarīgākais ir tas, ka šajos produktos sastāvā ir vitamīni, mitrinādu, jo solārijs dara visu sliktu mums ādai, un atlīst vismaz krēms iedos kaut nelielu procentu daļiņu, atdos atpakaļ mitrumu, atdos atpakaļ vitamīniņus un kaut nedaudz glābs, aizsargās un palīdzēs ādai, kamēr jūs guļat tajās fantastiskajās gultiņās, kuras iedod šo te mums tik ļoti kāroto ādas silto toni. Tātad sliktais vārds un principā no visas šīs kaudzes vislielākais sūds. Es ļoti atvainojos. Piedod Lakmē. Es tiešām vēlējos iesākt manu draudzību ar šo zīmolu uz pozitīvās nots, bet es iegrābos ļoti smagi, paņemot X-Strong matu laku ar cerību uz to, ka man būs super laba noturība matu sakārtojumiem, ja? Bet realitāte ir pilnīgi pretēji. Ļoti neekonomisks, jo tev ir milzīga pudele, bet tu pūt un cer uz efektu un nav. Un pēc apsaukāšanās nāk, jā, fantastiski Dynamic Fix no Vela Professional dinamiskai fiksācijai, kurš nav matu sakārtojuma nobeigumā, bet procesā, kas palīdz kaut kur novietot šķipsnu, tur nolikt, ko teica, to dara. Absolūti set, pilnīga fiksācija matu sakārtojuma nobeigumā, lai arī viņš turētos. Ko teica, to dara. Abi divi produkti ir izcili ar fantastisku aromātu, un šie lūk produkti man nelika vilties. Viennozīmīgi nelika. Tā kā šie produkti ir fantastiski profesionāļiem, kas veido matu sakārtojumus, kas veido frizūras, lokas, augstos kaut kādus uzkasījumus, cēlumus un vēl uz kaut ko. Noteikti liekiet savā somā, jūs būsiet priecīgi, klienti būs priecīgi, visi būs laimīgi, naudiņa būs atmaksājusies, tā kā saku jā. No tās pašas sugas ir Dry Me, sausais šampūns no Vela Professional, kurš arī bija fantastisks, gan aromāta ziņā, gan efekta ziņā. Man ļoti patīk šo te sauso šampūnu izmantot frizūrām tieši pie saknēm, sapūst, viņš neatstāja to balto putekļu mākoni, ar kuru ir jācīnās vēl, lai viņš nespīdētu un neredzētos. Viņš vienkārši ļoti labi pasaustina matu saknītes, lai varētu superīgi uzkasīt un matu pacēlumu saglabātos visas dienas garumā. Lux Oil Keratin Protection Spray no Vela Professional. Un pēdējais tukšais akal ir no Velas. Man bija Velas periods, jā, un vēl joprojām ir, un vēl joprojām būs, jo izskatās, ka Vela Oil Reflections ir maniem matiem ļoti mīļš, piemērots un efektīvs produkts, jo man ir šobrīd beidzies kondicionieris, šampūns man varbūt ir vēl vienai reizītē palicis, un vēl ir matu eļļiņa palikusi. Noteikti iegādāšos atkārtot un lietošu, tāpēc, ka mani mati tad ir spīdīgi, gludi, vīhīgi, tīri, vieglu kuplumu, neelektrizējās, veselīgāk izskatās. Vienmēr sakot, tikai tās labās īpašības es varu piedēvēt šim te produktam, ko tas dara ar maniem matiem. Nu ko, tātad esmu izstāstījusi visu par produktiem, kurus esmu iztukšojusi. Iepriekšējais raksts ir manā blogā. Norādīšu to zem video apakšā, lai jūs varat apskatīties. Tur bija vairāk kopjošā kosmētika un dekoratīvā kosmētika. Šoreiz sanāca kopjošā plus mati. No dekoratīvās mums šoreiz nekas nebija, jo to jau es apskatīju iepriekš. Noteikti šiem te produktiem visiem būs arī bildes un ķeksīši un vispārējais, lai jūs varat arī atrast, nevis stopēt video, bet lai vienkārši atrodat to, kas jums interesē. Un
Ja jums patīk šāds te tukšo produktu apskats video versijā, jo tagad ir ar ko salīdzināt, ir rakstiskā versija un ir video versija, tad lūdzu komentāros apakšā, vai man šādu atkārtot, vai tomēr bildes jums patīk labāk. Tātad tas arī būs viss šoreizai. Paldies, ka skatījāties. Un uz tikšanos. Čau! Tagad ir 4 un jāsāk taisīties uz vakariņa. Neliela atkāpe no tēmas. Šī te cepura ir no Parfois. Kleitiņa ir no Zāras, bet es viņu nopirku Grieķijā, pirms Latvijā vēl šī bija parādījusies. Un kaklerote ir Cortefiel. Mans jaunais pulkstenis ir no Tommy Hilfiger. Šis pulkstenis ir gandrīz vai vizuāli 1:1 ar Chopard pulksteni, kuru man bija iespēja uzmērīt pirms kādu laiku. To blogā īstenībā arī jūs varat apskatīties rakstu par Chopard. Es norādīšu to arī zemāk. Gredzens ir no Pandoras. Man ļoti patīk Pandora. Šī rokas sprādzīte nav ne mazākās nojausmas, jo ir dāvana, bet es no tās nešķiros. Un auskariņa arī ir dāvana, kurus es tikko sataisīju, jo man bija pazudusi viena pērle. Labi, tā bija atkāpe no tēmas, tā kā paldies! Čau!